Ja kāds ir drosmīgs, uzrakstiet savu dzimšanas dienu un gadu, un Leo var kaut ko interesantu pateikt konkrēti jums. Bet tikai prasa turēt konkrēti jautājumu attiecības, nauda vai tas dzīves realizācija, lai vieglāk ir. Es skatītājs ar sevi mazliet pastāsti, kas tu esi. Man patīk jautājums, kas tu esi. Kas tu tāds esi un ko tu mums vari dot, jo mums visiem patīk kaut ko iegūt. Jā, visiem cilvēkiem gribās vienmēr ņemt. 80% cilvēkiem uz pasaules gribās ņemt. 20% dot. Jā, tā, ok, mani sauc Leo. Es esmu mūziķis no Latvijas. Cilvēki zina mani kā China. Marat, sveiki. China is back. Tā, China. Es nomainīju savu neimu, nickname China Official uz Leo Čirkov. Kā arī savu īsto vārdu, kas man bija agrāk Vladimirs, es nomainīju viņu arī oficiāli uz Leo. Tagad es nodarbojos ar digitālo psiholoģiju. Esmu Sucai skolas vadītājs Lielbritānijā, biznesa coach un attiecību coach. Super. Palīdzu cilvēkiem tikt vaļā ar viņu problēmām ģimenēs, biznesā un vispār attiecībās kā tādās. Aha, super. Tātad, ja mēs vēlamies uzlabot savu dzīves kvalitāti kaut kādā līmenī, mums ir jāgriežās pie tevis. Jā, es varu noteikti būt ļoti noderīgs cilvēkiem. Tāpēc, ka tā zināt, kas skolas Sucai vispār ir tā. Sucai, tas ir no ķīniešu valodas zināt no attāluma. Okay? Un Sucai skola izveidojusi ir instrumentu, kā nodot cilvēkiem radža jogas zināšanas. Tā ir ļoti sena zinātne, ja, kura nāk no Indijas, no sanskritiem, vispār ļoti tālumā, kaut kur ļoti tālu no 2024. gada. Un mūsu skolotājs Žanas Kožamžāros, kurš ir no Kazahstānas, viņš ir izveidojis un salicis kopā vairākas zinātnes un izveidojis tā kā vienu kopēju. Bet pati ideja ir radžas jogas zināšanas nodošana. Radža joga ir prāta disciplīna. Ievest iekšā cilvēku prāta disciplīnā un izvest ārā viņu no viņu ilūzijām. Jo cilvēki pārsvarā dzīvo ilūzijās un pavada lielāko daļu savu dzīves, ilūzijās un kaut kādās tur savā domās. Prātā, savos aizspriedumos. Tieši tā, jā. Cik ilgi tu nodarbojies ar šo? Tā, meistars es esmu jau gandrīz vai kā gadu. Jau. Un cik ilgi tāds paiet tas vispār process, lai tu varētu, piemēram, saukt sev par meistaru? Tieši izmācīties, Jānis, ka es īstenībā diezgan ātri to var izdarīt. Ja? Es to izdarīju gada laikā, bet tas bija katru dienu mācīties. Es lidoju uz visām skolām, kas ir tajā gadā. Okay? Es izgāju privāto coachingu pie mana pirmā coacha. Pēc tam es izgāju grupas coachingu pie cilvēka, kas ir Sergejs Ciplih, jā, tas, kas izveidojas tieši balstoties uz Sucai zinātni, izveidojas coachinga produktu, jā. Es izmācījos pie viņa, tad es lidoju uz skolu, dabūju pirmo meistaru. Tas ir 7 dienas apmācīties 2 mēnešus online. Pēc tam ProMasters, tas ir 7 dienas dzīvajā, 2 mēneši online, un tad coachings 7 dienas un 2 mēneši online. Tas bija ātri, bet intensīvi. Tas bija ļoti ātri, ļoti intensīvi, lai tu saprastu, tas 2023. gadu, jā, tas ir mans privātais gads 6, mēs par to pēc tam varam parunāt. Mans personīgais gads 6, es pavadīju mācoties katru dienu, ļoti daudz stundas. Un paldies manai sievai, kuras saprot, viņa pati psihologs, viņa 11 gadus nodarbojas ar psiholoģiju un gestalt terapiju. Un paldies viņai, viņa saprata, ko es daru, un viņa pilnībā mani atbalstīja un lika man mierā un ļāva man darīt to, ko es daru. Tāpēc ir ļoti svarīgi noteikti, kad attiecībās ir tā saprašana, vai ne? Jo savādāk var sanākt tā, ka viens attīstās un otrs nesaprot un rodās viss kaut kādas problēmas. Tieši tā. Bet tā jums abiem uz to vienu lauciņu ejat, esat aizgājuši. Bet interesanti, tātad
tu esi mākslinieks, vai ne? Tu nodarbojies, tu radi mūziku. Jā, es radu mūziku, es repoju un dziedu un veidoju muzonu un kontentu un es vienkārši baudu dzīvi. Bet tad tu kaut kā izlēmi vairāk aiziet tādā, tas ir diezgan garīgi, prāta attīstība un īstenībā tagad tas ir tāds tā kā trends, jā, bet tas ir ļoti labs trends, ka cilvēki attīstās un mācās un meklē sevi un atbildes, bet man šķiet, ka vīriešiem tas ir, es nezinu, es negribu samelot, jā, tas nav nekāds pētījums. Man liekas, ka vīriešiem tas nav tik populāri kā sievietēm. Es kā sieviete redzu, kad mana tā domāšana ir vairāk atvērta, un vīrieši, ko es sastopos, ir diezgan tādi vēl vecajā domāšanā, teiksim tā, ja. Bet ļoti interesanti, kā tu vispār tā izdomāji no tās mūzikas radīšanas, bet tu vēl aizvien ar to nodarbojies. Jā, protams. Man vakar iznāca jaunā dziesma, ko es uzrakstīju Dubajā, jā, viņa krievu valodā, saucās Mņeci Benāda, tas tā ir dziesma no dvēseles dvēselei. Un 5 dienas atpakaļ man iznāca dziesma kopā ar Intrīšu latviešu valodā, Kostarika. Es zinu to Kostarika. Jā, tā ir man dziesma kopā ar Intrīšai piesakoju. Viņa tik forša, un es to dziesmu vēl pēc tam saglabāju pirms kaut kādām 2, kad viņa bija ielikusi, es domāju, es saglabāju Instagramā to skaņu, domāju, uztaisīšu kaut kādu video. Obligāti taisa, tāpēc, ka mēs izvēlēsimies, mēs dosim 3 dāvanas cilvēkiem. Labākais video dabūs iespēju piedalīties mūsu klipā, pēc tam tur būs vēl viena dāvana konsultācija no manis. Wow, un 3. dāvana ir naudas balva, bet tu 50 eiro tā reāli čeburekiem. Tāpat. Jā, taču, dargie draugi, taisat video un liekat viņu iekšā TikTokā, Instagramā un tagojat Intrīšu un Leo Čirkovu. Obligāti paskatieties, mēs vēl uzzinām par foršu iespēju piedalīties pasākumā, konkursā. Es noteikti taisīšu video. Rakstat čatiņā, kurš vēl piedalīsies, kurš iet meklēt dziesmu Kostarika. Foršs tāds kačīgs meldiņš. Bet jā, atgriežamies mēs vairāk pie tā garīgā. Pirms šīs sarunas es noskatījos masterklasi, kur tu pasniedz, tā kā tu strādā individuāli, tu strādā ar pāriem, tu strādā ar biznesiem, palīdzi viņiem, un es noskatījos vienu masterklasi. Tev patika? Man patika. Visas, es ieraudzīju 2,5 stundas, es domāju, ak, Dievs, noskaties šo pirms mēs ejam sarunā. Es domāju, būs kāds pusstundiņu, 2,5 stundas, es domāju, gan traki. Tas vēl ir tikai, tas vispār ļoti maz priekš manis. Man dažreiz es līdz 5 stundām sēžu un cilvēki neiet prom. Bet bija interesanti, jā, bet es no sākuma ieraudzīju to 2,5 stundas un es domāju, tur diezgan daudz jāklausās, lai saprastu pirms tā radio šovu, bet bija interesanti un tās 2,5 stundas pagāja nemaz nemanot, ja? Tā kā es noteikti iesaku arī jums, klausītāji un skatītāji. Klausītājs jums pašustās, šis varat aiziet uz manu YouTube Leo Čirkovu un atrast to masterklasu. Es viņu izliku, bet nevienam neteicu. Tie, kas uzzina, tie uzzina un skatās. Bet jūs varat aiziet un paskatīties. Saucās kā nezaudēt enerģiju un būt vienmēr iedvesmotam. Ok, es sapratu tavu jautājumu. Tu gribi, lai es tev pastāstu, kā es varu pie tā tiku. Jā. Bet pirms tā es tev gribu pateikt to, ka ja mēs paskaitīsim no superpopulārajiem garīgajiem tādiem skolotājiem, vairāk viņi īstenībā ir vīrieši nekā sievietes. Ir arī. Tieši no skolotājiem. Bet ja mēs runājam tiem no ieinteresēto cilvēku puses, tad noteikti tās būs sievietes. Jo vīrieši tur neiedas, ka vīrieši domā, ka var visu tikai ar spēku un ar fizisku un jāiet un jādara. Un, Tā ir ilūzija. Okay? To vajag, bet vajag arī sakārtot savu garīgo dzīvi. Un vislabāk būtu, ja cilvēks to no sākuma izdara un uzzina par sevi un sajūt sevi un saprot, kas tu vispār, kā tu prasīji no paša sākuma, kas tu esi. Beigt iet konfliktā ar sevi, saprast savas enerģijas, saprast savas stiprākās puses, sajust savas negatīvās puses, maksimāli darīt tā, lai iet prom no viņām. Es jums pateikšu, darīgie draugi, uzreiz visu. Viena ļoti svarīga lieta, jūs nekad dzīvē no savām negatīvām lietām nekad neaiziesiet uz visu dzīvi. Viņi vienmēr būs pie jums, bet jūs varat kontrolēt to
to negatīvo, kā saka, melnā vilka, jā, to iziešanu no sevis, jūs to varat kontrolēt. Un tad, kad cilvēks sāk attīstīties un mācīties attīstīt savus smadzenes, attīstīt savu prātu, viņam vienkārši to sanāk darīt vieglāk, un viņš sāk sevi just, savas stiprās un melnās puses, ok? Bet vai es pastāstīšu par to, kā es atnācu pie tam. Es 24 gados sāku lasīt, kā es iepazinos ar savu otro sievu, jā, man bija pirmā sieva, tagad otrā sieva, un viņa man ieteica ļoti interesantu grāmatu, saucās 24 prāti, Billy Milligan, 24 Minds, something like this. Tas ir par čāli, kurš varēja vienā brīdī pārvērsties par mazu meitnīti, vienā brīdī pārvērsties par killeru sēriju veidu, par kaut kādu pārdevēju, par kaut kādu taksistu, jā, iedomājies, tāpēc viņam iekšā bija galvā tie cilvēki dzīvoja, un viņš varēja vienā brīdī pasaukt to cilvēku un izvest no sevi. Man tagad šeit patiet, viņi man pastāstīja par to grāmatu, saku, bļā, es tā gribu, es viņu izlasīju, es biju šokā. Tam čālim bija kaut kāda tur diagnēze, necers, kas bija diagnēze, bet tas sākums bija reāli ielikts tajā grāmatā. Un te es sāku lasīt, bļā, un es domāju, kā tas var būt, daļ kā tas notiek. Jā, tas ir šausmīgi, tas nav baigi krūti vispār, kaut kāds personality disorder. Jā, personality disorder, ka tev tik daudz personality, jā. Nu, un te es sāku lasīt par to, kā strādā smadzenes, par to, kā vispār viss notiek pasaulē, kas vispār mēs esam, blā, blā. Un no 24 gadiem reāli sākās mans ceļš uz to garīgo dzīvi, bet es saku uzreiz, es neesmu reliģisks vispār, es esmu vienkārši cilvēks, kurš dzīvo pasaulē, ok? Tādā pašā pasaulē, kā dzīvo tu, un tev un man ir vienādas, un, nezinu, karalim Anglijas, jā, mums ir vienādas tiesības uz šo pasauli. Visiem cilvēkiem ir vienādas tiesības uz šo pasauli, jā. Un nav tā, ka es kaut kādu komunu noteiktu, kā saka, highlightoju, ok? Nu, un tad es sāku nodarboties ar to, ka es sāku lasīt to psiholoģiju, izlasīju Vadimu Zēlandu, realitātes transervings, un tad Joe Dispenza un Somers Salas un visus šitos cilvēkus, kas nodarbojas. Joe Dispenza es klausos. Jā, un visus šitos cilvēkus, kuri nodarbojas ar to, ka viņi stāsta, kā vispār strādā prāts. Jā, ir ļoti daudz krievalodīgo, kā saka, guru par šito, jā, angļu valodīgo. Nu, un tad, jā, es saprotu to, ka man baigi tas interesē, bet es nevarēju saprast, kāpēc. Bet man reāli tas ļoti interesē. Nu, un tad man palika 33 gadi, un es tā jānodarbojas ar mūziku. Gribētu nodarboties ar mūziku. 33 gados. Man sieva tāda, man sieva ir 8. Viņa saka, rezultāts, let's go, davai, nodarbojas ar mūziku. Sāk nodarbojas ar muzonu, un man tas tik viegli aizgāja, ļoti viegli. Es uztaisīju pirmo coveru, pārtulkoju Arturu Piraškovu dziesmu Čika uz latviešu valodu, jā, Čika. Un man viņa tā ātri aizgāja, iegāja YouTube'ā, tur 1000, 3000, 10, 40, 50, 70, jā, 1000 skatiem. Un es tā, wow, un man atnāk voicemails no Artūra Piraškova caur vienu pazīstamo. Tas bija aizsūtījis viņam to dziesmu latviešu valodā, un viņš man saka, Tainas, не знакомец, я не знаю, кто ты, но ты очень талантливый, tāpēc viņš man iedeva to tā kā tādu atzinību par to, ko es daru. Un viņš saka, типа, продолжай делать, у тебя большое будущее впереди. Es tā interesanti, no tādas zvaigznes, dabūt tādas vārdas. Es sāku darīt, tur sāku darīt, taisīt muzonu, uztaisīju kādas 11 dziesmas, 3 mēnešu laikā vai 4, apmēram. Uztaisīju savu pirmo koncertu, 45 cilvēki atnāca man pirmo koncertu, es, ok, super. Pēc 8 mēnešiem man bija pilns first klub, tas first arī ostā, first dača, pilns klubs ar cilvēkiem, un es sāku taisīt, es iegāju iekšā tajā mūzika biznesā ļoti viegli, ok? Un kad es beidzu tulkot dziesmas no angļu, spāņu, krievu valodas uz latviešu, es sāku rakstīt savu muzonu. Un es nevarēju saprast, kāpēc visas dziesmas, izņemot pirmo, man ir ar psiholoģisko kaut kādu tādu tā kā meseģu. Ar tādu meseģu tā kā par padomāt par sevi. Piemēram, dziesma, kas tu esi, man ir dziesma, kas tu esi, viņa saucās pasaki man, kas tu esi.
Bet vajadzēja mums sagatavot dziesmas. Jā, man ir dziesma kopā ar Dionu, nejaušība nav, varbūt jā. Mēs nākamā kādā, mēs varam arī te ielikt dziesmas, mēs varam kādā nākamā šovā atskaņot tavas dziesmas. Jā, protams, jā. Nejaušību nav, dziesma grafomānu laiks, jā, ka mums pieder laiks, tāpēc visas dziesmas saistīts ar kaut kādu tādu psiholoģisko tādu tā kā vibe, ok? Un es nevarēju saprast, es sēdēju un domāju, kāpēc es rakstu tādas dziesmas, tādas nepopulāras dziesmas, ok? Tas nav tāds populārs vibes priekš dziesmām. Tur kāds var uzustīt 50 man, visi tur dejos, pusēs, jā, visur, no katra čaiņika, kā saka, skanēs tās dziesmas, a manas īsti neskan visur, ok? Un tad manā dzīvē atnāca Sucai un man pateica, vecīt, no 0 līdz 7 gadiem bērns dzīvo mātes aurā. No 7 līdz 14 bērns dzīvo mātes un tēva aurā un nav starpības, vai tas bērns dzīvo ar tēvu kopā vai nedzīvo, enerģija strādā, gribi to vai tu negribi. Tāpēc viņš ietekmējās no māmas un no tēva. No 14 gadiem līdz 21 gadam, līdz 24 gadiem veidojās viņam, stabilizējās viņam mugurkauls, ok, stabilizējās, un tad viņam sāka palēnām slēgties iekšā misija. Un misija viņa ieslēdzās 33 gados. Un man misija ir radošuma, komforta attiecība un psiholoģijas misija. Un es tā sāku tīt savu jau filmu atpakaļ, un viss reāli sanāca pēc tā kā vispār, ko es tu tikko pastāstīju. YouTube attaisīju 33 gados, ja, kad man bija to jādara dziesmas, tas sāku attīstīties tajā brīdī. Tā, kad cilvēks jūt sevi un vibrē augstajās vibrācijās, viņš sevi jūt un iet pēc tā savas balss iekšējās. Ja viņš sevi nejūt, viņš sāk svārstīties, nesaprast, viņš sāk lietot alkoholu, narkotikas, izvērtības, kaut kādas neadekvātas lietas, jā, nepārāk adekvātas, jo viņš vienkārši nedzird sevi. Tāpēc viņš tā kā grib kaut ko darīt, bet viņš īsti nesaprot un viņš cīnās pret sevīm. Okay? Bet cilvēki, kuri kačā savu enerģiju, viņiem ir vieglāk sevi sadzirdēt. Un, piemēram, cilvēki, kur atnāk pie uz coaching konsultācijas, viņam izstāsta to, kas viņam enerģijas, kādas viņam ir, caur sarunu, caur dzimšanas dienas datumu, jo viss ir rakstīts dzimšanas dienas datumā. Gribi tu to vai negribi? Tajā datumā, kas ir ierakstīts tavā pasē. Jā, un arī svarīgi, kad tā nav numeroloģija. Tā nav numeroloģija vispār. Jā. Tā nav numeroloģija, ne esmu numerologs, ne astrologs, ne human design, man tur saka vēl kaut kāds ļoti daudzas lietas ir. Tā ir Sucai, ja, Sucai zinātne, kura atbild par prāta disciplīnu un dvēseles realizāciju. Dvēseles realizācija nozīmē realizēt sevi, tavu dvēseli realizēt, kā cilvēku, kurš nes balto vilku, to balto enerģiju pasaulē, ja? Kurš nes mīlestību, kurš nes labestīgas lietas, kurš var palīdzēt ar savu vārdu, ja? Cilvēks, kurš dzīvo savu dzīvi, viņš viņu bauda un ar savu piemēru rāda citiem, kā to darīt. Okay. Tātad, droši vien, kad mēs visi jūtam to savu slikto pusi un savu labo, kā saka, man tur eņģelīts un velniņš uz pleciņa, vai ne? Un tad reizēm ir tā, ka kuru tu izvēlēsies, un tad izklausās, ka tas, ko tu dari, ir mēģina vairāk to gaišo, to labo izvilkt ārā no cilvēka. Jo mums ir abas, jā, tas iņaņ, iņaņ, baltais vilks, melnais vilks, baltais eņģelis, melnais eņģelis. Viņš mūsos ir vienmēr, tāpēc tie vilki, ja, baltais vilks simbolizē visu gaišo tavā dvēselē, ja, tā ir mīlestība, piedošanas spēks, ja, laipnība, viss tas, kas saistīts ar labo enerģiju. Melnais vilks simbolizē visu tumšo tavā dvēselē, tā ir skaudība, žadnis, skopums, ja, skaudība, viss, kas saistīts ar melnajām enerģijām, dusmas, agresija, ok? Bet tas mūsos ir iekšā. Jā. Tas ir emocijas. Tas ir emocijas, kuras ir iekšā mūsos. Bet ir cilvēki, kuri var to nokontrolēt, ir cilvēki, kuri nevar to nokontrolēt. Okay? Ir cilvēki, kuri ir vairāk tā kā
ir cilvēki, kuriem vairāk piemīt agresivitāte, ir cilvēki, kuriem vairāk piemīt depresivitāte. Okay? Depresivitāte. Okay? Ir cilvēki, kuriem vairāk piemīt tās tā kā kategoriskums. Okay? Ir cilvēki, kuriem patīk piemīt vairāk tās tā kā apvainošanās. Viņi ir vairāk abi žēlkas tādi, ja viņi vairāk apvainojās. Okay? Katram cilvēkam ir iekšā jau ielikti šitie te melnie un baltie punkti, ja? Kurus vajag vienkārši iemācīties kontrolēt un nelaist viņus ārā. Es ar šito nodarbojos jau labu laiku, un man nāk ārā tas vilks. Bet es jau jūtu viņu, un es tā kā viņu tušīju, ja? Tušīju. Tu jau zini, kā viņu savaldīt. Es zinu, kā viņu savaldīt, jā. Un lieta ir tāda, ļoti svarīgi ir iemācīties savaldīt viņu bez... Zini kā, ir divi varianti tev, jā. Tu, piemēram, tev kāds sāk tevi apbežot, un tu iekšēji tā kā ciet. Ciet un nelēt. Tad, zini, kā iekšā tāds vilkš tulīt, zini, pa muguru. Ja? A otrs, ka tev kaut ko dara, ja? Un tu vienkārši tā kā skaties uz to un laid garām. Viņš vienkārši tev nenāk virsū. Jo iekšēji tu nevis ciet, tu vienkārši saproti to, ka tev tagad tas nav izdevīgi pirmkārt. Ja? Tu ieiet iekšā agresijā. Otrkārt tu saproti, ka tu tikko ieieš agresijā, tev atnāk virsū tos triggers uzreiz pasauc melno vilku, melnais vilks atnāk, tev uzsit pa tavu enerģiju, tev enerģija lejā un visi sūdi līd, un visas zemās enerģijas sāk lipt klāt pie tevīm. Tu izēj ārā, tu vari paklupt, nokrist, kaut kad izēj ārā tev fāru izsit mašīnai, kaut kas notiek, tu kaut aiziet tur, nopērc ne to, tas nestrādā, saproti, ko nozīmē zemā vibrācija. Vienalga, ko tu dari, bļāviens, kaut kas ne tā. Jā, tas nozīmē to, ka tu esi enerģētiski zemē. Cilvēks enerģētiski zemē vibrē, viņam ir pieeja tikai, cilvēks iestēdzas no starp pirmo un otro čakru, viņš vibrē zemējās vibrācijās. Viņam ir pieeja tikai pie zemējām vibrācijām. Cilvēks, kurš vibrē augstajās vibrācijās, viņš redz pāri zemējai vibrācijai, viņš neredz zemo vibrāciju. Viņš neredz tos negatīvismu. Viņš dzīvo tikai baltajā, un viņš tik atdod. Atdod. Jā, zemā vibrācija tik ņem un grib. Mani saproti. Es pateicu, tu mani nesaprati. Es gribu, lai tu izdari tā, kā es gribu, un mana morāla ir pareiza, un tev jādara, kā es pateicu, jo tā ir pareiza. Tāpēc tu pieprasi, lai tev iedod ko? Saprašanu, atzinību, pateicību un vispārējo. Okay? Tā kā, mīlīši, ja jūs esat nesaprasti, jums liekas, kā ir tas teiciens, ja tev liekas, ka visa pasaule ir pret tevi, varbūt, kad tu esi pret visu pasauli un ir jāmeklē, kā sevi saprast, lai tevi saprot, un lai tu būtu saprasts un sadzirdēts, ir jāsāk ar sevi. Un īstenībā daudzot saka, tā man ir kaut kāda melnā līnija dzīvē, man tur tas neiet, un kā saka, par tām enerģijām tu jau pievelc, jo tu vairāk par to domā, jo tu vairāk no kaut ko baidies, un mēs tūlīt pēc 1 minūtes iesim tajā reklāmā. Jo tu vairāk par kaut ko domā, jo tu vairāk to pievelc, vai ne? Law of attraction. Jā. Nekad vienmēr strādā, gribi tu to vai negribi. Bet arī, ja tu esi tajā zemajā enerģijā, ja tev neiet, un tad liekas, nu kā es varu tagad pacelties, ja man viss brūk un jūk, un man neiet un plīst, un tā, tu man tagad saki, pacelies augstākā vibrācijā, un cilvēkam, kā lai es paceļos, es jau cenšos pacelties, bet man šitas notika, šitas man jau tā nav nauda, un man tagad tas saplīst, un mēs par to parunāsim pēc reklāmas, jo mums ir 18 sekundes, mēs būsim reklāmā. Droši rakstiet savus jautājumus. Ja kāds ir drosmīgs, uzrakstiet savu dzimšanas dienu un gadu, un Leo var kaut ko interesantu pateikt konkrēti jums. Bet tikai prasa turēt konkrēti jautājumu, attiecības, nauda vai tas dzīves realizācija, lai vieglāk ir. Es pateikšu savēju, es būšu tas zaķītis, kurš ziedojās, lai jūs saprotat, ko jūs palaižat garām, bet jūs, protams, varat arī individuāli pie Leo pieteikties. Bet mēs te aizkadrā arī runājam par to, kad
cilvēki nesaprot paši sevi. Un es domāju, ka jebkurš bijis tajā situācijā, es arī esmu bijusi situācijā, kad mani neviens nesaprot, un es pati nesaprotu, ko es nesaprotu, un kas notiek, un kāpēc man dzīve ir tāda, un kāpēc es jūtos tā, un kāpēc, piemēram, es bieži pieminu, kā piemēru, kāpēc es biju attiecībās, man bija 2 mazi bērniņi, un es nesaprotu, kāpēc neesmu laimīga, kad es jūtu, ka tā nav mana vieta, kad es vienkārši it kā dzīvoju pēc grāmatas. Man ir vīrietis, viņš pelna, es esmu mājās ar bērniņiem, bet es neesmu laimīga un es nesaprotu, kāpēc man liekas, ka es esmu pilnīgi nevietā. Tā vēl ir interesantāk, tu man neteiksi savu datumu, bet pateiksi savu bijušā vīra datumu, un es tev pastāstīšu, kāpēc tas varētu būt. Gribi? Es tev... Es nezinu. Uzraksti man vienkārši... Tu nezini gadu? Gadu, es domāju, ka tas būs... Viņam ir dzimšanas diena gandrīz tad, kad man... Tā... Nē, ja domāju, tad tas nestrādā. Man vajag konkrēti. Viņam ir 85. vai 87. 10. februārs. Es 11. februārs. 10. februārs. Egoistisks tips. Līderis tāds. Jā. Kā es pateicu, tā jābūt savādāk nav iespējams. Jā, mums nepasēja. Katrā ziņā es arī domāju... Agresija bija? Nebija. Es vairāk tāda pasīvā. Nebija viņš agresīvs. Kādā darbā viņš strādā? Viņš bija līdera pozīcijās vai nebija līdera pozīcijās? Viņš palika pa līderi, esot mūsu attiecību kopā. Skaidrs lieta tāda, ka 10. cilvēki dzimušie 1., 10., 19. un 28. datumā, tie ir dzimušie līderi un cilvēki, kuri iedzimt no dzimšanas zina, kā vest aiz sevīm pūļus. Cilvēku pūļus. Ja vieninieks jūt, kad viņu sāk mest prom no viņa tā troņa, un tas nav svarīgi, vai tas ir darba tronis, vai tas ir mājas tronis, vai tas ir draugu tronis, ja? Tā kā viņu tā kā uz otro plānu bišķi nobīda, viņš to nevar izturēt. Viņam jābūt ir līdera pozīcijās. Ja viņš nav līdera pozīcijās, viņš uzreiz iet lejā, enerģētiski sāk zaudēt enerģiju. Tas ir pats galvenais, viens no galvenajām lietām, kas cilvēkam jāiemācās, tas ir nezaudēt enerģiju. Ja domājies, tev spainis ar ūdeni, tu aizēji uz aku, pakaļ ūdenim. Es, kas sīks biju, man mamma deva tos ūdens, tos spaiņus, es gāju viņam, paņēmu ūdeni vienā spainī, otrā spainī. Es, kad atnācu līdz mājai, man bija pusspainis vienā spainī, pusspainis otrā spainī. Tāpēc es, kamēr gāju, es izdarīju, ko es zaudēju ūdeni. Tāpat arī cilvēkam jāiemācās ir nezaudēt to ūdeni no tiem spaiņiem. Tāpēc nezaudēt savu dzīves enerģiju. Tu paņem tos ūdeņus un tu ej un kontrolē maksimāli savu prātu, savu ķermeni, lai neizlīst ārā tas ūdens. Tāpat arī mums vajag darīt ar enerģiju. Nezaudēt enerģiju. Un vieninieks zaudē vislielākais vāji, kāpēc zaudē enerģiju vieninieks, tas ir tad, kad viņu nobīda no līdera pozīcijas. Ja? Kad viņš nevar komandēt un teikt, kas jādara. Ja viņš mājās saka, padod man, viņš vairāk pateiks, padod man, nekā piedalsies aiz paņems, padod man, un ja tu viņu nepados, viņam iekšā, tas notiek iekšā zemapziņā. Kāds uzreiz parāda to uzreiz, ja, ar agresiju vai ar emociju, kāds iekšā to tur, un par ko mēs runājam pēc tam par ciešanām, viņš cieš, un pēc tam viņš sakrāja un iznāk agresija. Un katram ir šitie tie, kā saka, triggeri. Tagad visas tās, vai visi tie, kuriem ir partneri vieninieki, liekas, es no tiem vieniniekiem pa gabalu. Nē, nav jābūt pa gabalu, nav labu, nav sliktu, tas ir jāsaprot viena lieta, ja. Nav labas enerģijas, nav sliktas enerģijas. Katrai enerģijai ir savi plusi, katrai enerģijai savi mīnusi. Ja mēs ņemsim, piemēram, jautājums, piemēram, pēc kam cilvēks, kāds galvenais mērķis cilvēkam dzīvē, piemēram, ja? Sociāli saka to, ka galvenais mērķis dzīvē, katram cilvēkam, ir attīstīt savu apziņu. Tas ir pats galvenais, kas jādara katram cilvēkam. Savas apziņas attīstību. Ja mēs runājam, kas ir pats galvenais starp cilvēku komunikāciju, pats galvenais ir runāt ar citu cilvēku viņa valodā.
nevis gribēt, lai mani saprot, bet pamēģini izdarīt visu, lai saprastu otru cilvēku. Tāpēc iet prom no egoisma man, uz atdot un pamēģināt izprast. Okay? Tad veidojās komunikācija. Mēs redzam, kas notiek pasaulē jau tūkstošiem gadus, visu laiku kaut kā arī notiek, viens atnāk ar vienu savu poņu, otrs ar otru savu poņu, un tad viņi sāk strīdēties un pierādīt viens otram. Mēs to redzam tagad ļoti daudzās valstīs, kas notiek, tur nav komunikācijas, tur nav diplomātijas, tur viņi nekomunicē, viņi cīnās. Un tas ir ļoti slikti, un tas pats arī notiek ģimenē. Tas, kas notiek mūsu kaimiņu valstīs pie Latvijas, jā, tas notiek daudzās ģimenēs. Viņi daži iet vabank, ja, un sāk jau pielietot kaut kādu fizisko spēku, ja, un tā tas ir. Kāpēc? Tāpēc, ka viens grib, lai viņu saprot, un otrs grib, lai viņu saprot. Bet abi ego satiekās un necenšas saprast. Saproti, kā ir. Un saprotot to citu enerģiju, ja tu saproti, ka viennieks ir līderis, tad pamēģini viņam iedot to līderu pozīciju. Ja tu saproti, ka divnieks ir tāds vairāk diplomāts un grib būt saprasts, pamēģini viņu saprast. Trīnieki ir vairāk tādi mentori, viņi viziņi. Nedari tā, lai viņam nav sajūta, lai viņam nav tās sajūtas, ka tu viņa prātu neatzīsti. Viņam tas ir pats drausmīgākais, kas var būt trīniekam, tas ir tā, ka tu neatzīsti viņa prātu. Ja? Četrinieku tu sāksi liks iekšā instrukcijā. Ar trīniekiem patīk instrukcijā cilvēks likt. Ar četriniekam viss tā nāvas sots. Četriniekam nāvas sots instrukcija. Ja? Nevis instrukcija, bet ne instrukcija un tā kā tāda aprobežotība, ok? Vita mums ir četrinieks. Vita kreatīvs cilvēks, kreatīvs cilvēks un dvēseli realizējās ar kreatīvām darbībām. Bieži vien var būt ļoti nelīdz galam priecīga. Kāpēc? Četrinieki ir visgudrākie cilvēki pasaulē, viņiem visa informācija stāv galvā, bet viņi nevar to pateikt, viņi to dara ar izdarībām. Tāpēc arī četrinieki ir revolucionāri. Mēs varam paņemt Ļeņinu, četrnieks, Navaļnijs, kas gāja pret Putinu tagad, jā, ar četrnieks. Nav godīgi, es iešu, darīšu vienalga ko, pierādīšu savajo to tajā poņu. Četrnieks, Margaret Thatcher četrnieks, cilvēks, kas izdomāja, uztaisīja, izveidoja to ChatGPT, to visu mākslīgo intelektu kopā ar Elonu Musku, ar četrnieks. Tāpēc tie cilvēki, kuri redz vairāk par citiem, viņi zina vairāk par citiem, viņi nevar to ar muti pateikt, bet viņi to dara ar izdarībām. Tāpēc arī četrnieks ļoti bieži četrniekiem ir vairāki vairāki, nevis partneri, bet vairāki, kā ir, kad tu precies, kāds latiskis aizmis jau, braka krievu valodā. Vairāki, dārgie draugi, palīdzot, man es aizmirsu, kad tu esi apprecējusies, ko tas nozīmē? Tās ir kāzas, jā, notika kāzas, laulības, jā. Viņiem vairākas laulības, tāpēc, ka viņi bieži varbūt neapmierināti to, kas viņiem ir, un viņi grib visu pamainīt. Tāpēc arī, ko tad viņiem darīt? Ko tad viņiem darīt? Tieši četrniekiem, tā kā mums četrnieks uzvestīja. 22. Tas ir kā mans dēls, jā, vairāk empātiskāks cilvēks. Un grib zināt vairāk attiecības ar bērniem, un tad būs arī Vija, jo Vija bija pirmā. 22. attiecības skaits. 22. kas jādara? 22. jātaisa solis atpakaļ uz trīnieku un jāsāk analizēt. Tāpēc jāiet prom no mērķiem. Četrniekam ļoti daudz mērķu galvā. Okay? Devītniekam daudz idejas galvā. Četrniekam daudz mērķu galvā. No vienas puses ideja un mērķis varētu izklausīties it kā viens un tas pats, bet tas vispār nav viens un tas pats. Četrniekam daudz mērķu galvā, viņam jāiet prom no mērķiem. Viņam vajag paņemt vienu mērķi, izanalizēt caur trīnieku un atvest viņu pēc loģiskām darbībām, caur piecinieku, atvest caur loģiskām darbībām un izdarīt tā, lai tā viņa ideja parādās objektīvajā realitātē. Okay, tas, ka idejas dzīvo subjektīvajā realitātē. Tas, kas mums ir tagad, telefons, kompis, jā, tā ir objektīvā realitāte. Okay? Un četrniekam jāiet prom no miljardus idejām, caur analīzi, paņemt vienu ideju, aizvest viņu līdz rezultātam, tā kā, līdz loģiskam rezultātam, un tad ķerties pie nākošās idejas. Un jāiet, četrniekiem ir ieteikums lasīt pozitīvo domāšanu grāmatas. Viss, kas saistīts ar pozitīvo domāšanu. Tas ir taisnais visiem, uzreiz. kuriem pirmais jūsu dzimšanas diena ir vai nu 4. vai kas izlaiž? 13, 22, 31. Aha. Tad pirmā vispār mums ar visu
datumu bija Vija, un viņa jautā attiecības ar bērniem. 9., 10., 1967. 9., 10., kurš? 967. Tas ir bērns viņai? Viņa jautā attiecības ar bērniem. Jautājums, ko viņi tieši gribētu zināt, ir attiecības ar bērniem. Varbūt kā uzlabots. Bet šitas datums ir kam? Nu, Vijai. Tas ir Vijas datums? Jā, Vija ir 9. oktobris, 1967. gads. Interesanti. Pirmais cilvēks un uzreiz tāda pati enerģija, kā man 9,6. 9,6,2. Vija, tev ir tāda pati enerģija. Ļoti palīdzies, tāpēc, ka tev tāda pati enerģija, kā man skaits. Es uzreiz pateikšu, uzreiz sekojošu lietu, lai ilgi nerunātu. 9. Jāiet prom no agresijas, jāiet prom no cilvēku palīdzēšanas, ka tev neprasa. 9. patīk uzspiest savu palīdzību un pēc tam gaidīt par to pateicību. Katrs 9, kurš pēc palīdzības gaida pateicību, uzreiz zaudē savu enerģiju un iekļūst iekšā melnajā vilkā, tāpēc, ka viņš sāk dalīt cilvēks. Pateicīgs, nepateicīgs. Kad tikko tu sāc dalīt cilvēkus, viss čaurāsma, tev uzreiz enerģijas nav. 3 dala stulbs gudrs, tā vienkārši viņi dara galvā. 2 dala saprot mani, nesaprot mani. Šis mani saprot, šita forši, šis man nesaprot, nafik to. Ja? Tā vienkārši strādā iekšā morāli cilvēkam iekšā. Bet, kad tikko cilvēks sāk dalīt, viņš iet iekšā melnajā vilkā. Okay? Jums, kāds bija vārdiņš? Vija. Jums bija vajag taisīt fiziskās kaut kādas slodzes. Jā? Bija šī tāpēc, ka 9. ir iedzimts kareivis. Tas ir cilvēks, kuram ir ļoti emocionāla agresija. Ļoti emocionāla dzīves izpratne. Okay? Viņš ir visemocionālākais cilvēks. Un 9,6 ir pāremocionāls cilvēks. Okay? Tāpēc ļoti daudz jāsteigā. Okay? Ļoti daudz jāsteigā. 8 km dienā jāsteigā. Katru dienu, lai celtu augšā kundalīna enerģiju līdz galvai. Okay? Ja jūs neesat agresīva, ja jūs esat mierīga, tad tas ir ļoti forši. Tas nozīmē to, ka jūs esat uztaisījusi izēja ārā no savas prāta programmas. Tas nozīmē to, ka jums ir ceļš uz laimi jau ir daudz tuvāks nekā tai 9, kura ir agresīva. Okay? Misija 6 noteikti vajag radošumu dzīvē. Kā sāks darīt radošumu, tev uzreiz dvēsele realizēsies, un tev ļoti labi sanāks psiholoģija. Tieši runāt ar cilvēku 1:1, tāpēc, ka misija 6 tā ir otrā sfēra, un mēs, kā zinām, cilvēki dzimuši 2., 11., 29. un 20. datumā, tie cilvēki iedzimuši psihologi, diplomāti. Ja? 6. misija ir otrā sfēra, un tas nozīmē to, ka tas cilvēks ar 6. misiju, viņam ir jāstrādā tajā vietā, kurā 2 domā. Ar 2 domā par diplomātiju, psiholoģiju, attiecībām, izveidot, saprast. Ja? Tas īstenībā ir ļoti interesanti. Vienkārši man ir grūti jums stāstīt, tāpēc, ka jūs daudz ko nezināt pirms tam. Ir ļoti grūti stāstīt, uzreiz ieteikumus, kamēr es nezinu cilvēku attīstības līmeni. Kas ar viņu ir, kāds viņam cilvēks blakus ir. Tāpēc arī es to daru caur konsultāciju. Bet es tā izvilku no tā, tas pirmais, kas man, piemēram, par Viju tieši, kad cilvēkam patīk palīdzēt, jā, bet tu vēlies atpakaļ to pateicību. Jā, un tad, ļoti kad tās bieži pateicības nav, tu uzreiz pazaudē enerģiju. Tu vari palīdzēt, jā, pieņemsim Vija. Viņa var palīdzēt, bet tad negaida neko atpakaļ, vai arī tad nepalīdz. Jā, tieši tā. Un 9. ļoti bieži savā galvā uztaisa struktūru. Viņš jau izdomā, pirms viņš sāk palīdzēt cilvēkam, viņš jau izdomā to, kad es šitam palīdzēšu tūlīt, un pēc tam izmantošu viņu savām vajadzībām, kad viņš man būs vajadzīgs. Ja gadījumā tāds variants būs kādreiz. Tāpēc struktūru taisa galvā. Bet gļuks ir tajā, kad 9. sāk palīdzēt un grib, lai par viņu pateicās par to palīdzību. Viņš tā kā viņu pats uzspiež un pēc tam gaida atpakaļ. Tāpēc notiek ilūzija. Viņi saka, ka tā ir. Protams, ka tā ir. 9,6 es labāk zinu 9,6 nekā jebko citu, tāpēc, ka 9,6 es esmu ļoti daudz gājis cauri un domājis, kāpēc ir tā, kāpēc ir šitā. Un ka tikko
Sešinieks vispārībā ir ļoti atriebīgs cilvēks. Misija 6, tas ir visriebīgākais cilvēks, kas var būt. Mīnusā, kad viņš ir tas cilvēks, reāli grib atriepties. Tas ir misija, ir tas kopējais. Misijas, tas ir kopējais, kad tu saskaiti kopā visus ciparus. Jā. Tas ir nevis pirmais datumiņš, bet kad mēs visus ciparus saskaitam kopā, tad tas ir ok. Da es pastāstīšu. Misija ir 8. Jā, da es tev pastāstīšu tās, ka es apziņas skaitlis, tā ir tava dzimšanas diena. Mana dzimšanas diena ir 18. augustā 1987. gadā. Tāpēc apziņas skaitlis man ir 18, 1 plus 8 ir 9. Veidots no enerģijas 1 un 8. Es gribu rezultātu. Ok? 1, es gribu, viss, kas saistīts ar viennieku, tas ir egoistisks. Jā. Es gribu status, man, es, ok? 1, 8. Es gribu rezultātu. 8. rezultāts, nauda, finanses, jā, viss, kas saistīts ar to. Un tagad apziņas skaitlis nozīmē to, kā tu gribi un par ko tu domā. Un kas ir tavs ego, kādas ir tavas kvalitātes ielikts iekšā. O, tas ir apziņas skaitlis. A misija, tas ir kādas izdarības un kādas darbības tu darīsi, lai atnāktu pie tā, ko gribas tavu apziņas skaitlis. A sfēra ieslēdzās 33 gados, ja, tā kā misija. Un tā ir tā enerģija, kurā tu darbosies. Tāpēc tā enerģija tev atnesīs vai nu laimi, vai nu stagnāciju tavā dzīvē. Tāpēc misija 6 ļoti bieži viņa atnāk, kas notiek, piemēram, ja? Notiek kaut kāda nesaprašanas sajūta. Viņš tā kā stagnācijā iet un nesaprot, kas notiek. Kas notiek? Sfēra sāk spiest, divnieks sāk spiest depresiju un nesaprašana situācija. Kas notiek? Nesaprot, es izsītos ārā, izgāju ārā no sevis, es nesaprotu, kas notiek, un es nevaru pieņemt vienu lēmumu. Es stāvu tāds ir pazudis. Tas, kas divas spiež. Tāpēc, šitā jūtās divnieks parastā dzīvē. Jā, tāpēc, kad viņam uznāk mīnus, viņš uzreiz neko nesaprot. Es gribu izprast, es gribu saprast šito. Viņš prasa no cita, izdari tā, lai es saprotu. Ja? Kad cilvēks ir mīnusā, viņš dabū pa čainiku, ok? Uzreiz no 3 enerģijām. Tas ir no apziņas skaitļa enerģijas, 9. tā ir agresija, kad tu esi naivs, kā tas ir naivitāte, ja? Naivnests. Naivums. Viņi sapratīs latviešu anglijā. 9. mīnusā uzreiz dabū agresija, ļoti ātrā agresija, tas ir jārasts krievu valodā, jā, jārasts. Jārasts, tas ir ļoti strauja agresija. Uzreiz notiek aizsilstība, un pēc tam tu tā nomierinies, ja? 9. mīnusā agresija, paranoja un naivums. 6. misija mīnusā cilvēks, kurš guļ neko nedara, cilvēks alkoholiķis, narkomans, cilvēks, kurš grib būt tikai komfortā, viņš negrib neko darīt, viņš grib tikai atpūsties, ok? Atriepties, mīnusā divnieks sfērā, tas uzreiz ir naivums, nevis naivums, bet depresija un situācijas nesaprašana un manipulācija, jo divnieki vislabākie manipulātori. Aha, super. Mēs visu sapratām, vai mēs šeit visu sapratām? Lūdzu, raksta čatā. Grūti šitā uzreiz stāstīt, jā, tas, ka daudz informācijas pierakstīt un parādīt. Gribās tajā stundā iedot maksimāli. Bet, ja jums ir tā vēlēšanās vairāk uzzināt, un ja jūs jūtat, kad jūs tā kā rezonēties un jums sakrīt tā, ja jums uzrunā Leo un kā jums viņš varētu palīdzēt, tad droši sazināties ar viņu, bet mums vēl ir 10 minūtītes laika, jā, apmēram, jā, mums vēl 10 minūtītes laika. Nu, tad tagad, piemēram, es tā saprotu, ja man ir 2 tie skaitļi, es esmu 2 un 8. Un manam divniekam ir pozitīvie, un manam 8-niekam ir pozitīvie, un mums ir arī tie negatīvie. Un, ja mēs tos negatīvos nesaprotam, un mēs būtībā nesaprotam sevi dēļ tā, kad mēs nesaprotam, ka tas ir mūsos ielikts. Exactly. Un tā, kad tu zini to, ka tevī ielikts ir situācijas nesaprašana, depresivitāte,
ja, manipulācija, tu uzreiz tagad... Tas ir manā divniekā. Jā, tas ir tavā divniekā ielikts mīnusā, ka tu esi mīnusā zemējās enerģijas, ka tev nav labs garastāvoklis, ja, ka tu esi apbežojusies uz kādu, ka tu esi dusmīgi uz kādu, ka tu kādu ienīsti, ja, ka tu par kādu runā sliktu. Precīzi, Tu sāpīgi dzirdēt. Tu uzreiz automātā esi vot šitās mīnusa enerģijas uzreiz tev ir, ja, automātiski, viņas tev nāk virsū. Bet tas ir tavs egoisms, jo tu domā, kad visi jūtās kā tu, bet cilvēki jūtās katrs savādāk. Katrs savādāk. Ja tu esi skaidrs, mums ir 3 realitātes, kurā mēs dzīvojam, vienlaikus. Mēs vienlaikus dzīvojam 3 realitātes. Tā ir subjektīvā realitāte, objektīvā realitāte un pārobjektīvā realitāte. Subjektīvā realitāte. 80% cilvēku pasaulē dzīvo subjektīvā realitātē. Un var teikt, nekad neiet uz objektīvu. Tikai dzīvo subjektīvajā. Kas tas ir? Tās ir baumas, tās ir domas, tās ir ilūzijas, tās ir plānu kalšanas, kuras nekad dzīvē neatnāk uz objektīvo realitāti. Tikai vienkārši domāšana, waste of time, ok? Objektīvā realitāte, tas ir reāli fiziski, reāli pa faktu, kas ir uz doto brīdi. Pārobjektīvā realitāte, tas ir tas, kas ir pierakstīts. Tas ir tas, kas kontrakts. Kontrakts, piemēram, tu vakar parakstīji kontraktu. Tu parakstīji datumu diena 3, tā ir analīze, tu esi reāli izanalizējis, ko tu gribi, tu esi committed to do this, ok? Un tu esi parakstījusi to. Un tā ir pārobjektīvā realitāte, kuru var parādīt rekordu. Tu esi šeit parakstījusies. Tā ir tava dzimšanas dienas datums. Tāds un tās datums tev ir. Tev ir kāzu diena tajā un tajā datumā. Obligāti, dargie draugi, tie, kas klausās, preceties tikai diena 3, diena 6. Izskaitot visus ciparus tajā dienā, jāsanāk beigās 3 vai 6. Ko es ar to domāju? Piemēram, šodien mums ir kāds datums? 28. datums, jā? Šodien nav laba diena priekš kazām. 8 šodien ir, jā? Jā, šodien ir 4. Tāpēc, ka 2 plus 8 ir 1, plus 4 aprīlis. Tas ir 5, plus 8, jo 2024. gads 2 plus 2 plus 4 ir 8. Okay, viss tas sanāk kopā 4. Okay? Vakar bija ideālākā diena priekš precībām. Ideālākā diena. Skaties. Ja jūs abi divi neattīstat savu apziņu, jūs pat varat dienas 6 apprecēties, jums nekas nebūs. Dienas 6 ir mīlestības diena. Labāk precēties vienmēr dienas 6, bet diena 3 arī ļoti laba. Ja cilvēki neattīst savas smadzenes, vienalga kādā dienā tev ir rakstīts, vienalga kādā dienā tu esi piedzimis un tos partneris ir piedzimis, ja tu būsi egoists un prasīs no cilvēkiem, lai saprot tikai tevi, nekas tev nebūs. Ja? Vienmēr jāiet ar citu cilvēku saprašanu, caur empātiskumu, ja? Un caur lojalitāti. Vienmēr. Un es tā sapratu, tie tikko pierakstīja Vita saka, ļoti interesanti, gribētos uzzināt vairāk par šo, bet pirms mēs bijām ēterā, tu teici, ka tev pašam ļoti patīk strādāt tieši ar cilvēku attiecībām. Jā, es attiecību coach tieši. Man tikko beidzās coachings, es izkaučoju 40 pāri cilvēkus, 350 pāri nokonsultēti, un man tiešām ir ļoti labs experience šitajā lietā. Un es tajā masterklasē dzirdēju, ja, kad pēc tā coachinga tie, kas paliek kopā, tie, kas paliek un kuriem nesapast, tie arī aiziet tie reāli arī aiziet laimīgi viens uz savu pusi, tāpēc, ka ir ļoti svarīgi saprast viena lieta. Katram cilvēkam šitajā pasaulē vissvarīgākais ir viņa dzīve pirmajā vietā. Tikai pēc tam iet bērni, sievietes, vīrieši, sievas vīri, mammas un vectēvi, okay? Un draugi. Tikai pēc tam, arī kad lidmašīnā notiek prikoli kaut kādi, ja tur sāk viņi tur mētāt no vienas, jā, maski izskīt, pirmajam jāuzliek sev, tad jāpalīdz citam. Okay? Tā kā es esmu sev palīdzējis attiecībās, sev palīdzējis saprast sevi, sev palīdzējis saprast tās enerģijas, kuras man nāk virsū, grib iznāk ārā un es māku viņu noturēt. Tāpēc es reāli varu par to stāstīt un runāt. Un vēl pie tam man ir diploms šitajā lietā, ko es saņēmu no mūsu skolas, okay? No Open European Academy of Economic and Politics no Prāgas. Mums ir palikušas 50 sekundes. Mums jautā, tātad, kur vislabāk ar tevīm ir sazināties? Kur cilvēki var tevi dabūt rokā un norunāt?
Jā, jūs varat rakstīt man pilnībā jebkur, kur ir rakstīts Leo Čirkov. Leo CHIRKOFF. Tas ir YouTube, tas ir Instagrams, tas ir TikToks, tas ir Facebooks, tas ir visas sociālajā tīkla. Arī šeit Facebookā noteikti ietagos pēc tam, tā kā varat sazināties ar Leo. Jā, gribēju pateikt, ka mums pēdējās 15 sekundes, ja kāds latviešu aktīvists grib uztaisīt kādu dzīvo tusiņu, mēs varam to uztaisīt, vācam 12 cilvēkus, un es būšu klāta tikai sagat, kod un cikos. Super. Stay tuned to Salam Radio.